Kā cilvēki paši viņus salauž? Principā mūsu pieredze, teiksim, tā ir visi remontu darbi, neskaitot tas, ka kaut kas saplēsts vai nolausts, kas netīšām vai tīšām izdarīts, bet kas saistās par pašu sistēmas darbību, traucējumiem, 90% ir ziedas kvalitāte, ko pildam iekšā, un kā mēs uzpildam, cik kvalitatīvi. Vai notīram nipeli pirms pildīšanas, vai nē, kur trauks stāv kātrīdžs ar vaļajiem vākiem traktorā, vai kaut kur būdā, putekļos zemē, pa zemi vārtās. Savāc ārējos klāt. Vai nu stāv spaiņas ar pusatvērtu vāku un garām brauc traktoru putekļu, un pēc tam tu to visu dzen iekšā. Šie divi faktori ir principā 90% no tā, kāpēc mums ir izsaukumi uz remontiem. Palielina tīrība. Problēma. Vienkārši higiēna. Higiēna un kvalitāte. Jo ir arī smērs, kas tirgo Uber superkrutās smēres, bet īstenībā viņas nav paredzētas ceļošanas sistēmām, jo pumpas pat viņas nevar uzpumpēt. Ir bijuši tādi gadījumi, ka mēs tīram ārā visu. Vienkārši pareizo. Vajag pareizo atbilstošo. Otrs, kas ir, mēs pildam tikai ražotāji, arī to pašu sistēmu ir SKF, un mēs pildam SKF smēres. Līdz ar to mums vispārībā pilns komplekts ir garantija no SKF puses. Ko mēs esam, teiksim, mūsu bāzē, kur mēs bāzējamies ostas teritorijā, ko mēs esam savā laikā traktorus aprīkojuši, ir tas standarts, ko ražotājs nosaka, cik daudz katrā punktā tur kaut kādā X laikā jāpadod smēri, jāpapildina vai kā. Protams, ar automātisko smērēšanu tur ir citas padevas daudzums, bet ir tas saucamais optimālais daudzums, kas ir nepieciešams. Tas ir, ka traktors vidējā slodzē strādā. Mums sanāca ostā tā, ka mēs uzlikām pilnīgi tādu pašu sistēmu uz citu ražotāju traktoru un pildījām viņu ar SKF smēri. Skatoties pēc visām tapām, visiem, kā nāk ārā izstrādājusies smēri, teiksim tā, ar kvalitatīvu smēri mēs pat trešdaļu samazinājām padevi. Līdz ar to mēs vēl ieguvām it kā dārgākā smēra, bet viņi sanāca beigās lētāk nekā lētā smēra. Un tev kvalitatīvi viss sasmērēts ar vajadzīgo smēri. Tas ir tas piemērs, ko mēs arī daudziem klientiem sakam, kad nevajag to lētāko pirkt. Jā. Viens ir lētākais, otrs ne. Tā kā beidzās smēra, aizgāja uz veikalu, nopirki to, kas tev trāpījās, arī smēra, un tad sākās ziepa. Lielākā problēma, teiksim tā, paldies arī jums, teiksim, mēs atļaujamies līmēt savus uzlīmes virsū arī ar kontaktiem. Jā. Jo mēs vienmēr visiem klientiem sakam, ja ir kaut kādas problēmas, ir zvans pirms kaut kādas rīcības. Jo tad, kad jūs sākat kaut ko tur skrūvēt, ķēmoties, darīt, nezinu, ko jūs paši nesaprotat. Tev patīk, ja tev atnes kastītē detaļas, vai ne? Es jau esmu līdz tam aizgājis, kad es labprāt atdotu to kastīti atpakaļ, kā mācējāt, tā darat tālāk. Jo es to varu salikt, bet man nepatīk, tāpēc, ka tiek sačakarēts, teiksim, tā bāzes lietas, detaļas, kuras nekad dzīvē nav jāmaina, un viņas dabūšana ir problēma. Tāpēc man šitie rokdarbu pasākumi nepatīk, un tāpēc es visiem saku, ir telefons uz uzlīmes, zvaniet, ja kaut kas neiet, pakonsultējieties, pirms kaut kādu jūsu skatījumā pieņēmumu darat un kaut ko sākat skrūvēt, darīt. Ja? Jo bieži vien tas ir pilnīgi aplam, kā klients stādās priekšā, kā sistēma strādā. Ja? Es domāju, daudz arī pakautrējās. Es taču zinu, es taču visu mūžu un tā, un priekš kam zvanīt. Nē, ir tas, tā mentalitāte, kad es taču esmu mehāniķis, es taču visu zinu, kas tur ir. Ja? Bet bieži vien hidrolika ar eļļošanas sistēmu jauc kopā, un tās ir pilnīgi dažādas lietas, kas strādā un kā viss tas process notiek. Ja? Tas pats jau elementārā lieta hidrolikā ir eļļa. Eļļošanas sistēmās arī mēs lietojam ķēžu eļļošanās eļļu tā tālāk, bet šī gadījumā tiek smēri lietot. Un smēri tomēr katrā caurulē uz katru metru rada pretestību. Līdz ar to ir ierobežots arī attālums, kādu mēs drīkstam vilkt to trūbu garumā. Ja? Jo garāk trūba, jo lielāka pretestība, kas hidrolikā ir ļoti minimāla. Ja? Un tāpēc tās ir tās lietas, ko cilvēki nesaprot. Ir sevišķi uz ostas krāniem, ka tev tur ir 15 metri jāizvelk prom. Tu nevari šo tievāko trūbu likt, tev ir jāliek resnāk, jo tev ir liela